Sveicināti jūs mājās! Turpmāko stundu mēs piedāvāsim sarunu tiešraidē. Tā ir unikāla izdevība. Jūs varat iesūtīt sev jautājumus sarunas laikā. Un mēs sakām lielu paldies visiem, kas savus jautājumus ir iesūtījuši jau iepriekš. Mans vārds ir Gonda Porniec. Šo stundu es būšu kopā ar jums, uzklausīšu jūs jautājumus. Un sāksim tātad ar tematu. Šī vakara temats šķiet ļoti aktuāls šajā augstajā un drēgnajā laikā. Veselības aprūpe Ventspilī. Un esmu aicinājusi 3 viesus, 3 ekspertus šajā jomā, un pa kreisi no manis sēž Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks sadarbības jautājumos Gunts Blumbergs. Labvakar! Labvakar! Esam aicinājuši arī Ventspils poliklīnikas valdes priekšsēdētāju Dāci Sormulu. Labvakar! Labvakar! Un esam aicinājuši arī Veselības aizsardzības komisijas priekšsēdētāju vietnieku, kā arī Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes locekli, bet pats galvenais slimnīcas galveno ārstu Daini Gīli. Labvakar! Labvakar. Mums ir patiesi prieks, ka neatteicāt un atnācāt šovakar uz studiju, un esam saņēmuši vairākus 10 jautājumu. Tātad veselības aprūpe tiešām ir aktuāla. Bet, Blumberg kungs, kā jūsuprāt, šobrīd ilgstoši mēs cīnāmies ar 2 karstiem kartupeļiem. Viena ir izglītība, ir otra veselība valstī. Kā tad tas nākās, ka šī veselības ministrija un šī veselības nozara ir tik ļoti neērta un tā neviens īsti nevēlas uzņemties atbildību? Es neteiktu, ka nevēlas tieši šobrīd. Mēs nevaram teikt valdība. Es ceru, ka apstiprinās nākošu trešdien, 5. novembrī. Belēvičs kungs izrādīja mūsu, var teikt, ZZS pārstāvs izrādīja ļoti lielu interesi, viņam ir vesela programma, viņš aizstāvēja to, tā kā es ceru, ka šī nozarei būs jauns uzrāviens, un arī mēs varēsim realizēt vairāk savus mērķus. Veselība, jūs zināt, kādreiz Zaļiem zemniekiem bija savs ministrs, protams, ir ļoti svarīgi, kad, kā mēs kādreiz teicām, kad veselības ministrs ir tajā pašai partijai, kurai ir finanšu ministrs. Tad premjeru skaidrs, ka veselība prasa visu laiku nepārtrauks finanšu līdzekļus. Šoreiz tā nav šobrīd arī, bet Straujums kundze, jāsaka, ministra prezidenta kandidāta projām ir arī iepriekšējā, viņa pildīja ilgstoši pildīja veselības ministra pienākumus, ir apsolījusi, ka arī veselības nozarei tiks finansējums piešķirts. Cik liels no to skatīsimies? Giļkungs, cik ļoti medicīna Ventspilī ir atkarīga no valdības lēmumiem? Ļoti, ja tā vienā vārdā pateikt, jo galveno pasūtījumu, ko mēs izdarām veselības aprūpē, gan poliklīnika, tā skaitā, gan arī slimnīcas, gan arī ģimenes ārsti, tā ir finansējums, ko mēs saņemam no valsts. Tad tā sadaļa, kas ir par pašu pacientu naudu, ārstēšanās un diagnostika, tā ir sastāda maza daļa. Sormuls kundze, poliklīnikai sākušies tādi jauni laiki. Vai šis modelis, kādā šobrīd ir pacientu aprūpe Ventspilī, kā jums liekas, vai mēs šobrīd esam sasnieguši labāko, ko varējām, ja vēl ir kaut kas, uz ko tiekties? Ja mēs runājam par jauno poliklīnikas ēku, tad, protams, ir sasniegts ļoti daudz, un tad to varētu saukt par labāko. Ja runājam par speciālistiem, tad, protams, varam vēlēties vēl kādu speciālistu. Piemēram, kas Ventspilī ļoti trūkst, un varbūt kāds skatās šo raidījumu un var uzrunāt kādu, kas ir tiešām speciālists savā nozarē. Kas Ventspilis poliklīnikā? Ko mēs gaidītu kādus speciālistus? Tas pats Lors ir. Jā, tas pats Lors, jā. Mums gan ir pašlaik Lors, un tas ir speciālists, kas trūks ne tikai poliklīnikā, bet visā Ventspilī. Protams, ir iedzīvotāja interese arī par tādu speciālistu kā gastroenterologs. Droši vien vēl atrastos kāds speciālists, ko nosaukt, kas trūkst. Mēdz teikt, ka Latvija gatavo speciālistus bagātajām valstīm, kur vēlāk šie speciālisti, kas pabeiguši un ieguvuši izglītību Latvijā, aizplūst, jo vienkārši nespējam konkurēt algziņā. Vai Ventspils pilsēta, kas nebūtu nav Rīga, kādā veidā var būt pievilcīga labiem ārstiem, Blumberg kungs, vai pilsētas līmenī tas tiek domāts? Kā mēs redzam, pilsēta ir tāda, kurā es domāju, ka jebkur ģimene ir patīkam dzīvot, jo pilsēta piedāvā jebkur vecumu cilvēkam nodarbošanos, gan sportā, gan kultūrā, gan dažādos ir iespējas arī strādāt.
Protams, un mēs cenšamies arī pašvaldību piešķirt finansējumu. Mēs slimnīcai katru gadu piešķiram 109 000 bilatus, cik tas eiro ir, kad 150 000, pa kurām slimnīca izvēlās ir kāds iekārts, kāds tehnoloģis iepirkt, un arī zināms summa tiek atvēlēta, tā jau teikt, jauno speciālistu programmā ir. Dainis varēs pastāstīt sīkāk ir, bet, kā jau arī Dats teica, nav vienkārši ārsts piesaistīt, jo tiešām Rīgā ir iespēja ārstam strādāt ir daudzās slimnīcās vai dažādos ārstniecības iestādēs, tāpat viss pierīgi ir. Ventspilī viņš atbrauc, viņam ir, tik cik mēs te esam, tik mēs esam, un ja viņš ir tāds specializēts ārsts, un ja valsts vēl nepiešķiršu arī to finansējumu, tas ir grūti, bet mēs strādājam pie to. Dainis var pastāstīt, tur veselu programmu, ir mūs uzaicināti jaunie ārsti, pie kuriem mēs maksājam stipendijas, lai Dainis precīzi saka, mēs pie tā strādājam ļoti nopietni, jo Ventspilnieki nevar no tā ciest, kad nav, kāds ārsts nav. Jāsaka, kad Gunti vēl atpakaļ mēs, ja paskatāmies, tad 6 gadus apmēram atpakaļ, kad Ventspils sākā maksāt stipendijas Ventspilniekiem, kuri mācījās toreiz vēl tikai par ārstiem. Ja? Un šāda ārsti mums bija 3, kas tagad tās nākošajā gadā beigs rezidentūru, jo, kā jūs zinat, ārsta apmācība, tas nav tik vienkārši. Ja? Tad viņam pirmajā 6 gados viņš apgūst ārsta specialitāti, un tikai nākošajos, vai 3, kā tas ir, teiksim, terapeitiem, vai 5, kā tas ir ķirurgiem, ir jāmācās vēl papildus tam, ka viņam ir ārsta diploms, lai iegūtu ārsta speciālistu. Lūk. Un tātad pirmais mēģinājums bija tas, kad Ventspils pilsētas doma ar savām stipendijām atbalstīja 3 ventspilniekus. Nākošajā gadā viņi beigs rezidentūru, tātad pilnu apmācības kursu un iegūs certifikātu, un viņi joprojām sadarbojas ar mūsu slimnīcu, un viņi ir gatavi atgriezties arī Ventspilī. Ja? Kas tiem būs pārstiem? Jā, tad 2, kas beigs kā terapeiti, bet viņi ir paredzējuši jau tādas lietas, ko viņi gribētu vēl papildus apgūt. Tad viens no terapeitiem ir izteicis vēlēšanos, viņš mērķiecīgi uz to strādā, lai viņš būtu alergologs un atgrieztos Ventspilī. Nav nekādas šaubas, ka viņi to arī izdarīs. Otrs terapeits, kas gribētu papildus iegūt, un arī viņi uz to jau mērķiecīgi iet, tā tad ir nefrologs, jeb nieroārsts, jo mums ir pašlaik viens ļoti labs, bet tas apjoms ir tik liels, lai mēs varētu nodarbināt otru. Un trešais ir neatliekamās palīdzības ārsts. Tas būtu tāds ārsts, kas ir uzņemšanas nodaļā un sniedz palīdzību uzņemšanas nodaļā. Kas attiecās, jūs minējāt, ka jaunie cilvēki aizbrauc uz ārzem. Jā, nenoliedzam tādi ir. Bet šajā gadā studenti, kas beidza vai Stradiņu universitātes, vai beidza Latvijas universitātes medicīnas fakultāti, ieguva ārstu grādu, nevarēja nokļūt par valsts budžeta līdzekļiem saucamajā rezidentūrā. Un tad no speciālas programmas, kā Blumberga kungs arī minēja, tātad tā ir pašvaldības atbalsta programma. Ventspils slimnīca noslēdz ar 3 šādiem speciālistiem līgumu par to, ka par Ventspils pilsētas pašvaldības naudu viņi turpinās izglītoties par ārstiem speciālistiem. Līgums arī paredz to, ka pēc šīs ārsta specialitātes iegūšanas viņi atgriežas atpakaļ. No specialitātēm, kas tie būs? Tad viens būs auss kakla degunārsts, otrs būs ārsts rehabilitologs, un trešais būs kardiologs. Ja? Mums ir pietiekoši laba nodaļa. Kardioloģijas nodaļā man strādā 3, man liekas, ļoti labi atpazīstams, labs dakteris. Tā ir daktera Novikova, kas vada šo nodaļu, ir daktera Prince un daktera Rancāni, bet tā kā nākošajā
periodā mēs esam izstrādājuši stratēģiju attiecībā uz kardioloģiju. Mēs uzskatījām, ka mēs varētu piesaistīt vēl vienu kardiologu, un tāds puisis mums atradās, kas ir gatavs ar mums sadarboties, un mēs finansēsim viņam šo rezidentu. Tātad mērķtiecīgi. Vēl ir tāds, Dainis ir vēl tāds neraksturīgs, piemēram, slimnīcai ir tāda vēl tāda darbība, es teiktu neraksturīgi, jo tur arī Ventspilnieki var palīdzēt, pat man liekas bija Vēns balsī, bija aicinājums, kad slimnīca vēlas nopirkt dzīvokli, un tur viens ārsts tad strādāts slimnīcā un viens iznāk poliklinikā. Tā kā arī slimnīca iegādājās dzīvokļus, lai nodrošinātu šiem ārstiem, kuri gatavi pārcelties no Daugavpils. Ja? No Daugavpils pārcelties uz Ventspilu, lai viens tad strādās, kādā specialitātē slimnīcā un viens strādās poliklinikā. Slimnīca pērk dzīvokļus. Lai varētu tos apstākļus arī sarūpēt, jā. Nu jā, jo tad uzrunājot jaunos cilvēkus, viņiem ir vairāk tādi jautājumi, uz kuriem viņi grib saņemt atbildes un pēc tam vērtēt nākošo darba vietu. Tātad pirmais, vai man būs kur dzīvot, ja? Kāds man būs atalgojums. Nu, attiecība par bērniem, ja viņiem ir ģimene un mazi bērni, ja, tad vai būs bērndārs, vai būs iespēja skolā iet. Jo, pārsvarā jau visi ir bijuši Ventspilī un Ventspili redzējuši, un viņi to apmierina. Bet šie ir tie būtiskākie jautājumi, kas ir svarīgi, kad viņi pieņem lēmumu, uz kuriem viņi tālāk dosies strādāt. Paldies. Bet šis gads bija arī tāds ļoti īpašs gads. Man vienmēr gribas Ventspils slimnīcu dēvēt par Ventspils slimnīcu, bet tā laikam īsti pareizi nebūs viss. Mēs šobrīd esam Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca ar Ventspils filiāli un ir arī filiāli Talsos. Un, lai visu to īstās saprastu, mēs piedāvāsim mazu video atkāpi. Šajā laikā jūs mums varat piezvanīt vai e-pastā, ja tā ir ērtāk, iesūtīt savu jautājumu. 2009. gadā tika pieņemts stratēģisks lēmums apvienot Talsu un Ventspils slimnīcas, tā izveidojot vienu jaunu Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu. Tāds solis ļauj saglabāt slimnīcu Talsos un, lai to uzturētu, iegūt papildus finansējumu. Pēc apvienošanas aktuāls kļuva jautājums, kā lai rada mūsdienīgus apstākļus Talsu kolēģiem un pacientiem. Slimnīca Talsos toreiz bija katastrofālā stāvoklī un tika pieņemts drosmīgs lēmums būvēt jaunu slimnīcu. Tika piesaistīts Eiropas Savienības līdzfinansējums, un kopš 2010. gada aizstākās Talsu slimnīcas būvniecība. Tomēr viss nenotika tik vienkārši. Vēl šobrīd nav noslēdzies tiesas process, ko ierosināja Talsu slimnīcas būvniecības pretinieki. Tomēr šogad, 30. septembrī, tika pacelts karogs un jaunā slimnīca atklāta. Šis 4 gadu posms līdz šai dienai, kad mēs esam šeit visi tik priecīgi ieraugot jauno slimnīcu, viņš tiešām nav bijis rozēm kaisīts, bet ir bijis ērkšķu pilns. Un teikšu godīgi, man arī ir bijušas dažas reizes, kad licies, vai tiešām pienāks tā diena, ka šī slimnīca būs gatava, vai tiešām mums Ventspilniekiem šo slimnīcu vajag vairāk par talsiniekiem. Bet tomēr sabiedrībā ir cilvēki dažādi un ar dažādiem viedokļiem. Un vieni ir par, vieni un pret, bet ir tā pierādījies, ka tie, kas ir vairāk pret, ir arī aktīvāki. Un tomēr bija sabiedrības daļa, kas ticēja mums. Pacienti, kuri ārstējās esošajā slimnīcā, tajās telpās, kuras nav piemērots mūsdienīgai ārstēšanai, tomēr lūdza un par mums turēja īkšķus, lai mums tas izdotos. Šī ir vienīgā slimnīca, kas ir uzbūvēta pilnīgi no jauna, pilnīgi tukšā vietā kopš Latvijas neatkarības atgūšanas. Vecajā bija 31 gulta, praktiski puse viena palāta, puse sievietes, puse vīrieši, teiksim tā, ja? Un uz šo, teiksim tā, sanāk 15 un 15 ir viena tolete un viena duša. Pēc tam vēl personāla ar slimniekiem kopā. Jaunās pārmaiņas nevar nepamanīt. Talsu slimnīca iegūst gan traumpunktu, gan stacionāru, ambulatorās palīdzības nodaļu, rehabilitācijas kabinetu un dienas stacionāru. Projekta izmaksas ir 7 330 000. Un palīdziet man, kā arī visiem pārējiem skatītājiem saprast, kāpēc Ventspilī ir jāiet lūk šādi roku rokā ar Talsu slimnīcu. Kas ir ieguvēji un kāpēc? Skaidrs, ka ieguvēji ir Ventspilnieki, jo 2000. gada sākumā, šī gadsimta sākumā, tika izstrādāts tāds masterplāns, kurā aktīvu līdzdalību arī ņēma Dainis Gīls un Gundars Daudz tajā laikā. Un tas galvenais redzējums bija, ka visa, var teikt, veselības nozara sāk tādā piramīdu veidā,
Un Aušgalā pirmā ir šīs daudzprofilu reģionālās slimnīcas. Tāds valstī ir 10, 3 atrodas Rīgā un 7 ir ārpusē. Un skaidrs, ka gan visa infrastruktūra, gan finansējums galvenokārt no sākuma tiek skatīt šīs daudzprofilu reģionālās slimnīcas un tā tālāk vispārējais un tā tālāk. Tātad mums Ventspilī ir jābūt šai daudzprofilu reģionālai slimnīcai. Bet viens no nosacījumiem ir tāds, ka ir jābūt 100,000 cilvēkiem apkalpes zonā. Mēs zinām, cik Ventspilī dzīvo, cik mūsu novadā, un tāpēc mēs skatījāmies, ar ko mēs varētu apvienoties. Veselības ministrija tajā laikā bija arī ielikusi tādu, ja var teikt, tādu banānu, jo katra puse, kur apvienojas, saņēma 500,000, ja, tās bija apmēram 5 vai 6 apvienības paredzētas, cik es atceros. Nu, vien bija arī mums piedāvāts. Tātad, ja apvienojas, tad katra no tām pusēm, kur apvienojas, saņem 500,000 un ieguldīt iekšā. Tātad, šis skaits bija svarīgs, lai mēs būtu šī statusā. Mēs skatījāmies uz Kuldīgu. Kuldīga, kā mēs zinām, ir liela slimnīca, varbūt, ka pat liela, bet nemaz to analizēt. Un skatījāmies uz Talsiem. Talsi, Dundag, Mērsraks, Roja, šis gabals, tas kopā iznāk ities 100,000. Talsos slimnīca 2009. gadā pat bija slēgta uz laiku, jo tur bija tiešām tāda apstākļi, kad, jā, bija problemātiski ārstēties. Un tā mēs arī Talsu pašvaldība pieņēma mūsu piedāvājumu, novada domīgi lēma, un tā mēs izveidojam šo apvienību. Un nosaucām viņu pa Ziemeļkurzemes, nevis tur pa Ventspils vai kaut kā tur. Iedevām arī Talsu uzreiz pusē vienu vietu valdē. Kaut vai sākumā, kad mēs apvienojamies, tad viņam no pamatkapitāla piederēja 2%, ja, kad ne. 2% kaut kur bija. Bet mēs tā, lai būtu tā kopā strādāt, un šis ir rezultāts. Ko tas dod Ventspilī šie brīdi? Mēs esam šī daudzprofilu slimnīca. Pirmkārt, mums ir 7 specialitātes, kur dežūra nepārtraukt, nevis tā, ka vispārējās 3 ir. Tātad mēs saņemam labāk medicīnisko palīdzību saņemas. Dainis varbūt papildināt. Jā, ko mēs vēl esam ieguvuši? Tieši kā slimnīca paši. Mēs nekur neizbēgsim. No šīs, es domāju, ne tikai Ventspils, bet es domāju arī Latvijas mērogā un arī Eiropas mērogā. Ja? Tad medicīna vienalga ies uz koncentrēšanos. Ja? Un tad ir tāds jautājums, vai mēs tagad tās paliekam malā un esam Ventspils slimnīca tādi, kādi mēs esam, vai mēs, kā saka, zem sevis ņemam vēl kaut kādu un paliekam ar vienu lielāku. Ja? Kāpēc es runāju, ka tas arī notiek citur? Ja? Tātad mums pagājušajā gadā bija kolēģi, kas bija no Spānijas, ja? Un viņi mūs izjautāja. Tas bija tādu slimnīcas vadības apmaiņas programmas ietvaros, viņi šeit uzturējās veselu nedēļu arī Ventspilī. Ja? Un viņi mūs izjautāja, kādas ir jūsu, teiksim, tās pieredzes, kāds ir jūsu viedoklis par slimnīcas apvienošanos, jo arī pie mums, tas bija runa par Spāniju, arī pie mums iet runa par to, ka tas būs jāveic. Ja? Lūk, tas arī ir tas galvenais arguments, uz ko mēs gribētu atbildēt. Tad vienā pusē mums pilsētā ir jūra, mums tur nav ar ko apvienoties. Tad paliek Kuldīga, paliek Talsi, jā. Liepāja ir pietiekoši tālu, bet lai nostiprinātos un veiktu, teiksim, to pietiekoši lielu apjomu, mums bija vajadzīgi šādas apvienības. Un, kā jūs redzat, arī valsts mērogā, taču mums ir izveidot Austrumu klīniskā slimnīca, jā, Rīgas Austrumu klīniskā slimnīca, kurā ir tāpatās apvienots. Ir apvienots gan bijušais tuberkulozes centrs, ir apvienots infektoloģijas centrs, slimnīca Biķernieks, slimnīca Līnezers. Mēs 2 mēnešus atpakaļ arī bijām Tallinā. Speciāli mēs palūdzām un noorganizējām vizīti uz Tallinas slimnīcu, jo, kā mēs zinām, tad Igaunija iet mums pa priekšu. Gribam vai mēs to negribam, ja? Bet arī veselības aprūpas jomā, viņi ir mums priekšā. Ja? Tur arī tāda pati situācija, tā kā slimnīcas apvienojās, un viens arī no tiem iemesliem ir tas, kad ekonomējās līdzekļi. Ja? Ekonomējās līdzekļus pārvaldīšana. Jā, bet ir arī varbūt zināmi mīnusi. Ventspilnieki ir iesūtījuši jautājumus, un viens no šādiem jautājumiem ir, līdz ar to, ka mums ir tik ļoti plašs reģions, ļoti sarežģīti ir sazvanīt, piemēram, poliklīniku un pieteikt vizīti. Kā mēs varētu to komentēt? Vai ir kas domāts, palielinoties lūk šai veselības aprūpas geogrāfijai, kā mēs ar to tiekam galā?
Poliklinikā pacienta ērtībām ir uzstādīts arī automātiskais atbildētājs, un ja arī neizdodas reģistratūra sazvanīt uzreiz, tad cilvēki var atstāt šo ziņu automātiskajā atbildētajā, un reģistratūra visiem atzvana. Tā kā es arī aicinu izmantot šo iespēju, jo tas arī atslogo telefonu līniju, nevis zvanīt daudzas reizes pēc kārtas. Un es saprotu, ka slimnīca par to izsākus domāt. Jā. Tad, man liekas, ļoti labs risinājums poliklīnikai. Tas bija, kad mēs uztveram tos zvanus, ja, un nevis liekam gaidīt cilvēkam, bet reģistratūrā atzvan. Ja. Līdz šim mūsu reģistratūrā, kas ir ambulatorā reģistratūras slimnīcā, mēs kā tikām ar to galā, bet pēdējā laikā mēs jūtam, ka, jā, poliklinikai ļoti labs piemērs, mēs viņu pārņemsim. Mēs pie tā pašlaik aprēķinām, cik tas atkal mums maksās, izmaksās, jo viss ir arī saistīts ar finansēm, bet mēs uz to iesim. Šīs sarunas mērķis ir atbildēt arī uz nērtiem jautājumiem, ne tikai uz sasniegumiem un uz to, kas ir izdevies, bet mēģināsim tad paskatīties, par ko sāp sirds un kādas ir rūpes ventspilniekiem, kuriem ir nepieciešama šī te medicīniskā palīdzība. Tātad mēs jau tā kā pieskarāmies šai tēmai par Lora gaidīšanu vairāk kā mēnesi, tāpat esot arī ar acu ārstu. Jautājums lūk iedzīvotājiem tāds, vai tad valsts nemaksā ārstiem, lai viņi strādātu, ja? Ka tās rindas neatbilst 21. gadsimtam. Kā mēs īsti vēlreiz to varētu paskaidrot, kas notiek, kāpēc tās rindas ir? Sāksim ar atsārstu tāds, ne? Tātad Ventspilī praktizē mums 4 atsārsti, ja? Priekš Ventspils tas būtu pilnīgi pietiekoši, ja? Bet Ventspils slimnīca ir viena no nedaudzajām slimnīcām, kur veic arī operatīvo darbību acīm. Kā jūs zinat, tātad veic acu katarakta operācijas, par to ir vairāk kārtīgi runāts, par to varbūt es neatkārtošos. Un lai pacienti nokļūtu uz operācijām, viņiem jānokļūst atkal pie šiem ārstiem, kas strādā stacionārā. Ja? Un šie pacienti saplūst mums no visas Kurzemes. Tāpēc, ka ne Talsos, ne Kuldīgā, ne Liepājā šādas operācijas neveic. Ja? Līdz ar to mūsu ārsti, kas nodarbojas ar pašu operēšanu, līdz ar to pie viņiem veidojas garākas rindas. Bet poliklinikā ar šīm rindām ir saistīts ar to, ka viņiem ir atkarīgi no valsts finansējuma. Arī mēs esam atkarīgi no valsts finansējuma. Ja? Un šis valsts finansējums ir izdalīts nepietiekošā daudzumā, kur mēs sadalām par mēnešiem. Mēs pasakām, cik pieņemšanā vienā dienā var pieņemt par valsts naudu, un pārējais tad atliek tikai pacienti, kuri var samaksāt. Ja. Tātad kā ir ar šo Loru? Ļoti analoģiska situācija. Tātad mums Ventspilī ir 3 ausu kakla deguna speciālisti. Un tad Pārventā, Kronusā joprojām pieņem dakteris Ritmans. Viņš pieņem pirmdienās, trešdienās un piekdienās, bet tikai 1 stundu viņam ir atļauts to pieņemt par valsts naudu. Tāpēc, kad finansējums atkal no valsts puses nepietiek, lai viņš varētu pieņemt vairāk. Ja? Poliklinikā šis finansējums ir vēl mazāks. Jā, poliklinikā šī gadā šim speciālistam finansējums pietika līdz janvāra mēneša beigām. Ja tad mēs varam runāt tikai par tām lietām, par kurām valsts nav mums iedevusi līdz finansējumu. Mēs jau nevaram nodarbināt cilvēkus un par to viņiem nesamaksāt darba algu. Un turpinot ar pavisam praktiskiem jautājumiem, lūk, ienāca īsti pirms tiešraides šāds jautājums par to, ka vai Ventspils poliklinikā varētu organizēt kādu papildus medmāsiņu, lai varētu izskalot tādu elementāru lietu kā korķi no ausīm. Šāda praksa esot Kuldīgā, un Kuldīgas ģimenes ārste vienkārši norīko šo procedūru. Vai tur atkal būs nepieciešama papildus nauda, lai būtu šāda medmāsiņa? Tas, kas ir medmāsas kompetencē, ko viņi var izdarīt, protams, ka tas ir iespējams norganizēt. Vai jūs varētu ņemt vērā šo ieteikumu, raksta mums pensionārs Pēteris? Jā, apsvērsim šo ieteikumu. Paldies. Un lūk, arī Līvijas kundze ir iesūtījusi. Esmu 1. grupas invalīda, esmu guloša. Esmu lasījusi, ka invalīdiem ar nieru problēmām pienākas bezmaksas vienreiz lietojamie katetri. Kuras tādus varētu dabūt? Vai mums ir ko atbildēt Līvijas kundzē? Jā. Tā kā pirms raidījuma ienāca šis, tad es sazinājos ar urologu, doktoru Gosteinu, es sazinājos ar nefrologu, ar doktoru Mičuli.
viņi man nevarēja apliecināt, kad valsts apmaksā kādu no katetriem. Varbūt tās, mēs te televīzijā nevaram katru gadījumu iztirzāt, varbūt ir kaut kāds speciāls gadījums, ja, kur ir paredzēts tajā garajā valsts kompensējuma sarakstā, ka tas ir apmaksājums no valsts puses. Jūs vēlreiz varat konsultēties ar savu ģimenes ārstu, bet es domāju, ka šie speciālisti, kas pārvalda šo nozaru, attiecībā uz nefroloģiju un uroloģiju, viņi neapliecināja šādu lietu. Tur tie precīzi ir, kas pēdējais varbūt, ka var sazināties. Jā, ir dots tālruņa numurs, un mēs Līvijas kundas tālruņa numuru arī atstāstīsim, kā kontaktu, gadījumā. Un noskaidrot, palīdzēt cilvēkiem. Jā, pirmās grupas invalīdam ir problēmas to izdarīt. Un vēl kāds pavisam praktisks jautājums, sociālais nodrošinājums. Vēl kāds cilvēks ir piezvanījis un stāsta, ka šobrīd tā esot, ka viss tās atrodoties Kuldīgā. Ja grib nomainīt invalīdu apliecību, jābrauc uz Kuldīgu. Ja grib saņemt kādu speciālu aprīkojumu, jābrauc uz Kuldīgu. Piegāde ir iespējama, bet tas maksā 8 eiro. Kādreiz Ventspilī Talsielā esot bijusi tāda nodaļa, kur var saņemt dažādus speciālos palīgu līdzekļus. Kas ar to ir noticis? Jā. Šajā valstī veselības aprūpē bija vairāk finansējumu uz to brīdi. Tas bija pirms krīzes. Un to organizē valsts tehniskās palīdzības centrs. Tā ir valsts iestāde, kura izpildīja šo funkciju. Tad viņi iegādājās invalīdiem vai palīglīdzekļus. Un viņi nāca pie mums uz domu ar lūgumu ierādīt telpas. Jā, mēs ierādījām telpas un mēs šo filiāli tur arī izvietojam. Bet atnāca krīze, ar visiem tām izrietošām sekām. Un valsts savu tehnisko palīdzības centrus aizvēra cietu. Tātad visā Kurzemē ir paredzēts, es saprotu, tikai viens. Dānis pareizi teica, jo es atceros, kā mēs paši atklājām to Talselā, 19. stāvus piešķīrām, un visi bija priecīgi. Valsts viņu aizslēdza, bet mēs šodien ar Kaņepes kundzi runājām, aprūpas pārvaldes vadītāju, kad mēs domas vārdā uzrakstīsim vēstuli, tomēr ar piedāvājumu atkal nākt un izskatīt iespēju atvērt atkal šādu punktu šeit Ventspilī. Tiem, kam ir ierobežotas kustības, tas būtu ārkārtīgi. Tā arī ir datus vienojāmies, ka mēs rakstam vēstuli, sūtam, redzam, kas tu notiek, jo mums jau saka, ka krīze beigusies. Un tad turpinot ar tādiem pavisam reāliem jautājumiem. Kāpēc Ventspilī nav onkologa? Ģimenes ārsts atzīst, ka saslimšanu skaits palielinās, bet onkologs paretam atbrauc no Liepājas un atkal ir šīs milzīgās rindas. Kā ir? Tas bija tikai pagaidu risinājums, kad onkologi brauc no Liepājas un Saudas, kamēr mūsu poliklinikas onkologs bija prombūtnē. Tagad kopš septembra mēneša onkologs atkal strādā un pieņem poliklinikā katru nedēļu. Saka vārdu, lai cilvēki. Jā, tā ir doktora onkologs ķīmijterapeits Agnes Šepta. Bērniņa atvaļinājumā, tad atgriezās, skaidrs, ka mēs gaidījām viņas atpakaļ. Mums bija tāda vienošanās, ka, kā jūs zināt, viņi pēc tam arī polikliniku vadīja, viņi tomēr grib strādāt pa onkologu. Beidzas atvaļinājums, katra māte izšķiras, kurā brīdī viņa nāk atpakaļ. Un tajā brīdī centāmies, ja tā teikt, nosekt ar Liepāju un sauc speciālistu. Lai noturētu speciālistu Ventspilī. Lai viņš būtu, cilvēkiem tā palīdzība jāsaņem, jo tur bija tieši tā, ka bija, es atceros tāds diezgan nesmūgs gadījums, ka jāizraksta zāles, lai, pēc nav kas izrakst, tā nevar būt. Jā, turpināsim mēs atkal ar mazu video pauzīti, un tad palūkosimies un paskatīsimies, kādi ir jaunākie pakalpojumi, kas jauns poliklinikā. Pirms 2 gadiem Ventspils poliklinika ievācās lūk šajās modernajās telpās Raiņielā. Un jau 2 gadus jaunajās telpās iebūvēta plaša uzgaidāmā zona, ir lifts un speciālās uzbrauktuves cilvēkiem ratiņkrēslos. Uzlabojot Ventspils slimnīcas infrastruktūru, radušies arī jauni medicīniskie pakalpojumi. Pateicoties Ventspils pašvaldības finansiālam atbalstam, jau 2. gadu Ventspils poliklinikā ir pieejama fototerapija. Tā ir efektīva procedūra, kas ārstē ādas slimības. Rezultāti tiek panākti ar gaismas palīdzību, UVB un UVA stariem. Vēl nesen neviens nevarēja piedāvāt cienīgu alternatīvu. Kā zināms, ziedes vai smēres ir grūti apsmērēt un tās nelīdz. Un bieži vien tabletes vai injekcijas cilvēks kaut kādu zinām apsvērumu pēc nevar lietot.
tad īsti nebija iespēja ziemā cilvēkiem palīdzēt. Pacients iet kabīnē kā vertikālā solārijā. Šajā procedūrā neiedeg un neapdeg, kā tas notiek solārijā. Zviņaitas pacienti ir daudz, un arī Ventspils tomēr atrodas vairāk ziemeļos nekā dienvidos, un tādēļ šie pacienti ir daudz, un mēs pielietojam fototerapijas metodu tieši zviņaitas ārstēšanu. Pārceļoties uz jaunām laboratorijām, Ventspils poliklīnika kļuva pieejamāka apmeklētājiem. Šobrīd pieejama pilna asinsdaina un dažādi testi. 2 plūsmas neveido rindas, jo atsevišķi ir asins analīzes no vēnas vai arī no pirksta. Pieejama arī rehabilitācija pēc traumas vai insulta. Tam paredzēts 2 zāles – ārstnieciskai vingrošanai, 2 sporta aprīkojumam – velotrenažieri ar asins spiedienu kontroli. Principā zāle tiešām ir, kā jau minēja, moderni iekārtot, un ārstnieciskai vingrošanai un rehabilitācijai, kas ir tieši no fizioterapeita atkarīgs, šeit ir viss nepieciešamais. Tomēr ir arī neapmierinātība ventspilnieku vidū. Bieži tas sākas ar zvanu uz reģistratūru. Mediķi nenoliedz, ka tālruņa līnija ir pārslogota, jo zvanu no visa Ventspils novada. Tomēr labs risinājums ir šāds. Ja nav nepieciešama steidzama palīdzība, balss pastāv var atstāt ziņu un savu tālruņa numuru. Atbildi sekos. Mēs arī ļoti aicinām pacientus izmantot šo iespēju, jo tā mums ir iespēja ar viņiem ātrāk sazināties un viņiem ātrāk nokārtot savus jautājumus. Kādreiz pacientu reģistratūrā stāvēja garās rindās. Šobrīd elektroniskais rindas organizators ļauj stēdēt. Kaste ir novietot atsevišķi. Katru gadu ap 300,000 reģistrētu pacientu. Tāda ir Ventspils poliklinikas statistika. Un arī goda raksts no Veselības ministrijas virknējas rindā. To vidū pēdējais saņemtais par labo vides pieejamību. Studijā. Un turpināsim atbildēt uz jautājumiem, pavisam reāliem jautājumiem, uz tādiem, ko ir iesūtījuši mūsu ventspilnieki, un prieks, ka mums ir speciālisti, kas to var izdarīt, var sniegt šīs atbildes. Nu, lūk, jūlijā man tika izrakstīts nosūtījums uz elektrokardiogramu, bet joprojām pie tās netieku. Ne par maksu pat netieku. Slimnīcā man saka, varētu būt janvārī. Kā tas var būt? Kāpēc šāda situācija ir izveidojusies? Giļkungs. Nu, tur ir kaut kas jautājumā savādāks, jo mēs arī ar Sarmulas kundzi pirms raidījuma apspriedām elektrokardiogramas. Tās jau izdara gan poliklīnika, gan slimnīca tūlīt un tajā pašā dienā. Ja? Ja tas ir kāds cits izmeklējums, tad veloergometrija, tur arī nav tik garas rindas. Nu, uz ko ir garākās rindas, tas ir uz ehokardiogrāfiju, nevis elektrokardiogrāfiju. Jūs redzat, ka tik daudz ir to izmeklējumu veidu. Jā, nu lūk, uz šo. Nu noteikti, ja tas ir vienkārši cilvēks, tad kāpēc ir tā rinda radusies uz šo ehokardiogrāfiju? Viens no speciālistiem mums pašlaik nestrādā, kā viņš atgriezīsies tikai pēc laika. Otrs ir situācija tāda, kad kardiologa asociācija ir pastiprinājusi noteikums, ja agrāk kāds no citiem speciālistiem varēja apgūt šo izmeklēšanas metodi, tad jaunākais uzstādījums kardiologa asociācijā, ka tikai kardiologs var izdarīt šo izmeklējumu. Līdz ar to speciālistu loks, kas var izdarīt šo izmeklējumu, ļoti, ļoti sašaurinās. Paldies par atbildi. Un turpināsim ar tikpat reāliem jautājumiem. Vai šogad atkal tiks noteikts gada ārsts un gada māsiņa, jautā ventspilnieki? Vai šī tradīcija turpinās un varbūt jau ir noteikts gada ārsts un gada māsiņa? Viņš pašlaik ir procesā. Un kas tad to nosaka? Kurš tad ir tas, kas var izvērtēt, kā tas notiek? Nē, mēs cenšamies pēc iespējas objektīvākiem datiem to balstīties. Mēs arī iepriekšējos gados tā to darījām. Ja? Tad ir mums dažādi iespējas, kā cilvēks var izteikt, kas viņam ir, teiksim, no ārstiem šajā gadā paticis vislabāk. Mēs apkopojam tas, kas ir publicēts Ventas balsī. Mēs apkopojam tas, kas ir mūsu aptaujās, tad slimnīca nepārtrauktā procesā veic aptaujas. Katrā nodaļā mums ir aptauju speciāli izgatavots ankets, katru ceturksni valde viņas apkopojumu redz, un līdz ar to uzkrājās šī objektīvie dati, pēc kuriem arī tad mēs izvērtējam, kas ir šī gada labākais ārsts vai kas ir labākā māsiņa. Es domāju, ka tas ļoti Katrs paldies ir ļoti. Mēs vienkārši arī esam, paldies Slimnīcai, uzaicināja pēdējos gadus esam piedalījies, un šogad, zinu, ka būs 19. decembrī. Jā. Tas tiešām ir jauks pasākums, jo Slimnīca dienā apkalpo vairākas 100 cilvēkus, ja tā var teikt.
apkalpo, un tiešām tam ārstam vai māsiņai ir jābūt, tādai tiešām, ja viņai visu laiku ir jābūt smaidīgai, laipnai, ja viņai jāatstāj ir kaut kur zemapziņā savs, varbūt ģimenes problēmas, jo slimnīcā vai poliklinikā atnāk tas cilvēks ar savu sāpi vai savu radinieku sāpi vai savējo, kura to cilvēku, kuru satop, viņa attieksme tiek uztvert par divkāršu asāk, vai katru minūti mums liekas, kad vēl kas pusstundas garumā, varbūt ne katrs smaids vai kaut kāds vīps, tas, un ļoti svarīgi, kad ārsts to spēj, un ja paši novērtē un iedzīvotāji, kā jau Dainis teica, aptājas anketās un vēl vēns balss izmantojot, kādam ārstam grib pateikt paldies, es domāju, ļoti jauks pasākums. Jo īstenībā jau ir tā īstenība jau ir tāda, ka medicīnas personāls, tā skaitā ārsti un māsiņas, viņu viena liela iedvesmas daļa, kādēļ viņi strādā medicīnā, tā ir gandarījums sajūta. Ja? Un šis vienkārši pateiktais paldies, ja tas izdodas vēl publiski, tas dod ļoti daudz enerģijas. Un ja tas jums ir bijis patīkam, nekautrēties, pasakiet šo paldies. Ja? Tāpat tās tikpat, kā sakās, mēs uztveram ļoti asi katru kritiku, kas ir vērsta pret mums. Jā, viņas ir arī reizēm pamatots kritikas, bet arī uz to mēs ļoti asi uztveram šo, jā. Un ja tas ir izdevies labi, es aicinātu, pasakiet paldies arī tiem ārstiem, kas jums ir palīdzējuši. Sākumā teica, izglītībā un medicīnā cilvēkiem daudz dod šis gandarījums darbs. Jā, nevis izsaka nauda, daudz izsaka arī gandarījums. Jā. Bet Blumberkungs turpinot, kādā Ventspilniece ir uzklausījusi mūsu sarunu un grib papildināt. Varbūt var Ventspilī norganizēt arī veselības un darba spēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju, jo invalīdiem šajā gadījumā atkal ir jābrauc uz Kuldīgu. Tāds lūk. Jā, es teicu, tas ir ļoti labi, ka cilvēki vajag griezties un pēc tam to jautājumu mēs arī tieši rakstīsim, pastrādāsim. Jā, lūk šis komisijas jautājums. Obligāti. Turpinām atkal ar reāliem iesūtītiem jautājumiem. Tādu ir daudz. Piemēram, cilvēks nodarbina jautājums, kas notiks ar Pārventas poliklīniku? Vai nav tā, ka viss tagad pilsētā, viss vienā krastā, un tad cilvēkiem no Pārventas tā kā mazāk tomēr? Kurš varētu atbildēt, lūdzu, ar to, kas notiks ar slimnīcas sēku Pārventā un kā tur attīstās poliklīnika? Kādam jāsāk? Slimnīca ēka tās, kur kādreiz atradās, kas tā bija nodaļa neiroloģija. Tur vesela slimnīca bija līdz 93. gadam, bija tātad resora slimnīca, ostas slimnīca. Vai Daini ilgāk bija vēl tur? Es atceros, es 97. gadu pašvaldībā sāku strādāt, es vēl braucu skatīties, tur kaut kāda neiroloģija bija ārā, bet terapija, kas tur bija par to nodaļa, bija tur pārējā. Ēka ir, Tauslīs 9, kas ir no ēka, ir tukši, pašvaldība ir atbilstoši likumdošanai ir centusies viņu atsavināt, 3 reizes izsoles rīkojuši. Diemžēl neviens nav pieteicies. Konsulējam, gaidām, ka būs kāds, kas izrādīs interesi, jo, ja mēs tā atceramies, arī Ventspilnieki atceras noteikti, kad poliklīnika bija paredzēta izvietot tur, kur augstskola atrodas, un mēs atceramies, cik ilgi šis spārns, ja tā var teikt, šī sadaļa, kas nāk vairāk uz inženierijas puses stāvēja, tādu, arī tukšiem logiem, teiksim, tā. Jūs redzēt, ir pienāk laiks un augstskola ir un viss kārtībā. Tā kā meklējam nomnieks esam centušies viņu atsavināt, tā, kas bija tā slimnīcas daļa iekšā, tur vairāk ir tālāk. Poliklinika, Kronosē tur atrodas. Jā, tie arī saka, ka par lielu naudu pensionāriem grūti aiziet pie šiem ārstiem, viņi tā kā gribētu arī polikliniku Pārventā. Tāds tas jautājums, jā, vai mēs varam Es atgriezīšos atpakaļ. Blumberkungs teica, ka 97. gadā, tad viņa kā atsevišķa slimnīca, pilnīgi patstāvīga, resora slimnīca, ostas slimnīca pastāvēja līdz 1993. gadam. Tad viņa pievienoja slimnīcai, kas bija Ventspils pilsētas slimnīca, bet pilnīgi no telpām Ventspils slimnīca aizgāja tikai tad, kad mēs uzbūvējam jauno korpusu, vai ne? 2007. 2007. gads. Blumberkungam jāsaka, laiks skrien ātri, ja? Tātad atkal es atgriežos pie šī jautājuma. Kad Pārventā būs gaiša poliklīnika ar atbilstošā aprīkojuma? Jo ar štatā ārstiem nevis tādiem, kas ir par lielu naudu. Vai poliklīnika varētu būt Pārventā? Vai viņai vajadzētu būt Pārventā? Viņa ir arī pašlaik, jā.
ka tā vēsture kā pie visām reformām arī uz ambulatorisko palīdzību Ventspilī ir bijusi gana grūta, ja? Un gana sarežģīta. Tātad, ja mēs sākam no sākuma, tātad tā bija poliklīnika, kas bija kopējā poliklīnika, gan pilsētā, gan arī pārventā poliklīnika. Tad ap 2000. gadu no valsts puses, kas finansēja veselības aprūpi, bija uzstādījums, kad visi, kas ir ambulatorie, tie var būt tikai patstāvīgi strādājoši ārsti ar savām praksēm, un tādas kopējas poliklīnikas nevar būt. Ja? Tad es pats arī biju viens no tiem, kas iestājās pret to, par ko mēs cīnījāmies. Bet šajā laikā ārsti, tā skaitā pārventā ārsti, tā skaitā izveidotajā mūsu pirmajā doktorātā, kas tagad tās ir inženierielas rajonā, tā skaitā doktorātā Binī pieņēma šo valsts piedāvājumu un sāk praktizēt patstāvīgi savās praksēs vai arī apvienībās, prakšu apvienībās. Tāda ir arī pārventā, ja? Kā viņiem katram šajā patstāvīgajā vietā strādājot ir veicies, citam ir labākas apstākļas izdevies noorganizēt, citam varbūt tās nav izdevies noorganizēt. Bet attiecībā uz pārvendes polikliniku tā pašlaik ir privāta, ja? Mums kā pašvaldībai tā kā nav īsts iespējas. Jā, kā šie ārsti iekārto savus kabinetus, ja? Labi, turpinām, Sarmuls kundze. Vai poliklinikā pie ārstiem var pierakstīties arī elektroniski? Pašreiz poliklinikā nevar pierakstīties elektroniski, bet, protams, nākotnē šī iespēja tiks apsvērta, jo, kā mēs zinām, līdz 15. gada beigām ir Latvijā paredzēts ieviest e-veselības sistēmu. Un līdz ar to, kā viena no sadaļām arī, protams, e-pierakstu. Mēs slimnīcā esam uzsākuši šo procesu, jā, tad pie atsevišķiem speciālistiem var pierakstīties elektroniski, jā, un mēs turpināsim pie tā strādāt. Pie kuriem jūs varat pateikt? Tā pavisam droši šobrīd. Pie ārstiem mums varēja pierakstīties patstāvīgi, un mēs strādājam, lai arī pie pārējiem varētu to attīstīt, jā. Tā kā tas ir procesā, tas notiksies. Un šo adresi varam uzzināt slimnīcas mājaslapā? Protams. Ja? Paldies. Pagājušajā gadā gulēja ķirurģijā, apstākļi vienkārši šausmīgi. Vai ir kaut kas darīts, lai uzlabotu apstākļus ķirurģijas nodaļā? Ķirurģijas nodaļā ir vecākajā korpusā, kas ir vispār slimnīcā, jā. Tātad 1925. gadā būvētajā korpusā. Un pirmo reizi rekonstrukcija šajā korpusā, tāda izteiktu rekonstrukciju veids 2000. gadā. Tātad ievietojot palātās visus sanitāros mezglus, pārstrukturējot pārsiešanas palātas, pārstrukturējot arī medicīnas māsu posteņus un visu pārējo. Ja? Laiks skrien ļoti ātri, ja? Pagājuši ir 14 gadi, un šajā gadā mēs vēlreiz veicam nebūtisku funkcionālu pārkārtošanu, bet veicam jau vairāk kā kosmētisku remontu. Ja. To, kad apstākļi ir šausminoši, tas laikam katra personīgs viedoklis, kas viņam liekas šausminoši. Jā, kāds ir tas slieksnis, ja? Turpināsim ar jautājumu. Mēs runājam par to, vai piereģistrēties elektroniski vai pa telefonu, bet vai ir kāda iespēja saņemt aprūpi mājās, ja cilvēks ir smagi slims, viņam tā kā grūti pārvietoties? Kāds ir iespējas saņemt aprūpi mājās, bez neatliekamās palīdzības? Jā, gan Ventspils poliklīnika, gan arī slimnīca piedāvā smagi slimiem gulošiem pacientiem šo te iespēju saņemt ambulatoro veselības aprūpi mājās. Un tas ir valsts apmaksāts pakalpojums, nepieciešams ir ģimenes ārsta vai kāda cita ārsta speciālista nosūtījums ar konkrētu norādi, kāda tad aprūpe ir nepieciešama un kādā laika posmā. Tad viss atkarīgs no ģimenes ārsta, jā? Paldies. Turpinām ar jautājumiem. Ko darīt, ja bērnam naktī sāk sāpēt zobs? Nav kur iet, vai slimnīcā nevar organizēt kādu neatliekamo stomatoloģisko palīdzību? Lūk, atkal šāda neatliekama palīdzība. Tad valsts rūpējās par bērnu zobu veselību. Tur ir speciāla programma, kas ir izstrādāta, un valsts ir noslēgusi apmēram ar 7 gan praksēm, gan arī kopraksēm stomatoloģijā Ventspilī
apmaksa par bērnu stomatoloģisko palīdzību. Un jūs ik pa laikam varat paskatīties arī Ventas balsī, ir pilnīgi sludinājumi, kur aicina bērns uz zobu apskatu un uz zobu ārstēšanu. Ja? Tā kā turpat valsts finansējums it kā visam tam pietiek. Un tas ir jādara saulaicīgi, ja? Tad bērns ir jāizved, un jau vienā dienā un vienā naktī tas zobs nesabojājās. Un šie zobiņi jāsalabo. Ja? Bet, ja iesāpās tomēr tas zobs, tad mums ir mājās mājas aptieciņā, kurā mēs varam atrast kādu medikamentu, kas noņem sāpes. Pašā sliktākā gadījumā, protams, kad arī var griezties traumpunktā. Traumpunktā. Jā, bet to, ka naktī tiks zobi laboti, Tāds zobārs nebūs. Es nevaru apsolīt, ka nebūs, bet tas ir diezgan manā skatījumā utopiska cerība. Ja? Šeit pat savā laikā mēs tomēr ar dažiem zobārstniecības kabinetiem uzsākam šo sarunu, jo mēs, piemēram, pašvaldību sākam par to domāt, varbūt tur izskatīt, ka to kā pakalpojumu izvietot, kad iespējams ir kaut kādās sestdienās, svētdienās zināmas stundas, vismaz 2 vai cik ir. Es zinu, ka cik zobārstniecības kabinets strādā sestdienās arī tā, ka paliek svētdien, ja tā var teikt, tikai pašvaldība varbūt varētu finansēt, tā kā atnāk tu uz traumpunktu, vai tu nāc ar kāju, beigt vai uz zobu, ja, un tad tev pasaka jābrauc uz to zobārstu, bet nekāda lielā atsaucība no zobārstniecības tā kabineta nesaņēma, tādu. Droši vien arī šīs sāpes naktī ir atsevišķi gadījumi, ja te ļoti tas ir, bet tā kā es teicu, es zinu, zobārstniecības kabinetu, kur sestdienās strādā, zināmās stundās viņi neatsaka arī, kad cilvēki atnāk, tā kā, Es jūs sapratu. Un vēl viens bloks, kam es vēlētos pieskarties, būs zāles, bet pirms par to sākam runāt, mēs piedāvāsim vēl vienu video atkāpi, kuras laikā mēs gaidām jūs jautājumus. Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Ventspils filiāla atrodas nepārtrauktā attīstībā. Jau nākamēnes pēc remonta atvērsies 2 nodaļas – traumatoloģiskā un ķirurģiskā. Pēdējo reizi šajās nodaļās remonts tika veikts pirms 13 gadiem. Nodaļās jau prasījās pēc kosmētiskā remonta. Jāatzīst, ka daudz kas kļūst iespējams ar Ventspils pašvaldības atbalstu. Tā ir iespēja iegādāties aparatūru. Ginekologi Ventspils slimnīcā var vadīt laparoskopiskās operācijas, izmantojot jaunākās paaudzes aparatūru. Laparoskopijai ļoti svarīgi ir tieši tas video attēlu pārveidošana, kameras tā saucamās, ja, un arī optika, kas parāda ļoti kvalitatīvu attēlu, jo mūsu galvenās acis ir tieši kamera. Un ar kameru mēs redzam ļoti precīzi, kur atrodas slimība, kur ir vesela auda, un mēs varam precīzāk arī operēt, precīzāk ārstēt. Līdz ar to mums arī būs labāki rezultāti. Jauno aparatūra palīdz vissarežģītākajās operācijās, un laparoskopijas metode ir pacientiem daudzīgāka. Viņi ātrāk atkopjās, viņi ātrāk atgūst savas darba spējas, un viņiem ir mazāk sarežģījumu. Operācija blokā iegādāts otorinolaryngoloģiskais mikroskops. Tas ir universāls mikroskops. Pamatā domāts priekš auss ķirurģiskām manipulācijām. Tas, ko mēs patreiz darām, mēs mikroskopu izmantojam, lai ievietotu tympanastomijas caurulītes ausīs. Parasti tie ir bērni, bet reizēm gadās arī pieaugušie. Līdz šim dakteris Straupmanis izmantoja 90. gadu mikroskopu modeli. Jaunās priekšrocības ir nenoliedzamas. Te ir diezgan labi tas, kad redzat, viņam ir kāja, kas fiksē, augstumu fiksē, ka tur pats operējušais ārsts, teiksim, var noregulēt augstumu, kas ir svarīgi, ja nav vajadzīgs asistents. Arī dzemdību nodaļā ir kāds jaunums – vanna dzemdībām. Tā dod iespēju dzemdību brīdī sievietēm atslābināties vai pat dzemdēt ūdenī. Šī ideja radusies daktari Mošiņam. Var izmantot jebkura dzemdētāja dzemdību laika, ja viņa grib, atvieglot sāpes, viņa var relaksēties šitajā vannā, un arī, ja viņa grib dzemdēt ūdeni, tad principā arī tas arī ir iespējams, jā. Viņš noņem sāpes, jā. Viņš arī reizēm pat sākumā noņem tās nekvalitatīvās sāpes, jā, kad ir kaut kādas sāpēšanas, tur nedēļa vai ne. Viņai ir kā kaut kāda dzemdību darbība ir, bet tā nav kvalitatīva, iet tādā siltā dušā vai vannā, un tā nekvalitatīvā sāpe var izzust. Drīzumā slimnīcā būs vēl viens kabinets ar visjaunāko aprīkojumu okulistam. Daļa no iekārtām jau iegādāta, tiek gaidīta otrā kārta.
Jāpiemina arī slimnīcas hemodialīzes nodaļa, kur reiz viss sākās ar vienu aparātu. Šobrīd nodaļā ir 10 pacientu vietas, un tā kā nieru pacientu skaitam ir tendence palielināties, šai nodaļai paredzēta perspektīva. Jāpiezīmē, ka Ventspils mediķi regulāri mācās, lai varētu pielietot jaunākās paudzes aparatūru. Atgriežamies studijā, vienmēr patīkam redzēt gan ārstus, kas iesaistās mūsu sarunā ar šo video sižetu palīdzību, gan arī jaunās iekārtas. Bet es dzirdēju, Gīļa kungs, ka tā neviena māmiņa vēl nav jauno iekārtu, proti vannu izmantojusi. Vai tā ir? Jā, tā ir. Jā, tāpēc, kad gatavot šo pārraidi, mēs atļāvamies jau tajā procesā, kas vēl ir sagatavošanas process, nofilmēt un par to pastāstīt. Ja? Bet stāsts jau ir tas, ka tas jau nav pirmo reizi. Ja? Mēs pie šī jautājuma atgriezamies otrais. Tad, kad pirms apmēram 14 gadiem arī rekonstruēja dzemdību nodaļu, tajā laikā pacēlās šis jautājums, vai rekonstruēt dzemdību nodaļu mums ir vajadzīga vanna vai nav. Tajā laikā mums bija sadarbība ar Francijā Lorjānas hospitālu, kurā ir apmēram 3000 dzemdības. Un tur arī bija šāda vanna. Mūsu speciālisti brauc, mūsu speciālisti pētīja šo jautājumu, toreiz nodaļas vadītājs bija doktors Dzelma, un atbraucot atpakaļ, viņi paši nonāca pie secinājuma, ka uz to brīdi tas nav aktuāls. Arī tajā brīdī mēs bijām gatavi šādu pakalpojumu veidu sniegt, jo tik bieži šo lietu kā tīras dzemdības neizmantoja. Pagājušajā gadā šis jautājums ar dzemdību toreiz bloka vadītāju Ošiņu tika vēlreiz aktualizēts, bet tas nāca atkal no viņa puses, jau no personāla puses, ja? Kad šādas iespējas būtu jārada Ventspilī. Ventspils slimnīcas valde, mēs kopā visi spriežot, izspriedām, jā, mēs tad atsauksimies uz šo jau otrreizējo jaunumu un pie tā arī nonāksim. Bet Daini pasaka, kad jau varbūt tas 600. Bērniņš šogad piedzimst tajā vannā, jo, kā mēs zinām, pagājušajā gada Ventspilī piedzima 594 bērniņi, tagad jau mēs 600 apmēram gaidām uz decembra sākumu, ka tā vanna tad ritīgi būs varbūt līdz. Tu jau zini mūsu pozīciju, tu nevari apsolīt to, kas tev nav izpildāms. Ja? Es varētu teikt par 99,5%, ka 600. var arī dzimt vannā. Ja? Tas būtu jau gadu no Ziemassvētku brīdus. Plāns, kad kam jābeidzās un kad kam ir jāverās vaļā. Ja? Tas plāns ietver to, bet ja es tagad tās televīzijas priekšā apsolīšu un kad kas samisēsies. Neparedzēta apstākļu dēļ, jā. Ar dzemdībām nekad neko nevar zināt. Labāk nesolam, jā. Labāk nesolam. Jā. Tātad šī tomēr dzimstības dinamika ir pozitīva, Blumberkungs. Jā, kā jau es teicu, slimnīca informē mūsu pārunās un tiešām prieks par to. Es domāju, ka to ir novērtējuši daudz māmiņas par to, jo slimnīca ļoti lielu uzmanību pievērš saistībā gan ar šīm palātām, gan uzlabošanu, par to, ka var arī atrasties klāt arī tēvs un bērniņš. Tā ir tāda vesela politika. Mēs redzam, augļus ir atsevišķi. Ja pagājušajā gadā, kā es teicu, pagājušā gadā 594 bērniņi, tad šogad jau 500. jau bija kādu laiku apakaļ. Kā Dainis teica, īsti tu tā nevar prognozēt, bet viņi gaida, ka apmēram decembra sākumā varētu būt jau 600. Un vēl decembrī noteikti vēl būs bērniņi, tā kā būs vairāk kā pagājušajā gadā. Tas gan labi, jā. Jautājums par grūtnieču aprūpas kabinetu slimnīcā. Kā tur ir? Vai var stāties uzskaitē pie ārsta un tad nokļūt šajā aprūpē, vai tas vispār ir par maksu? Tad pirmais jautājuma daļa būtu, tas ir valsts apmaksāts, šeit nav nekāda limita. Ja? Otrais, ja mēs runājam par dzemdību nodaļu, tad šis ir viens no jaunievedumiem, kā jūs atceraties, pagājušajā gadā mēs šādu veicām. Grūtnieču aprūpas kabinets, kurā strādā vecmātes, tātad medicīniskās vecmātes no dzemdību nodaļas un veic šo aprūpu, bet stāties uzskaitē ir jāstājās vienalga pie akušera ginekologa. Ja? Bet ja viss tas noris normāli, tad viņi uztic to nodaļai un pie reizes arī šīs grūtnieces iepazīst vecmāti. Ja? Tas viņiem manā skatām ir ļoti svarīgi, ja? Jo parādās uzticības moments. Ir jābūt uzticības momentam starp vecmāti un starp māmiņu, kur gaida bērniņu. Ja? Un turpināsim
šobrīd ir jaunumi saistībā ar slimības lapām. Sarmuls kundze, varbūt jūs varat paskaidrot, kas tad tiek lēmts un vai būs kādas pārmaiņas izsniedzot un tajā slimības lapu apritē, vai tas atvieglos ārstu darbu? Nu, izmaiņas ir tās, ka slimības lapas vairs nebūs jāapstiprina darba devējiem. Un ko tas nozīmēs praktiski? Ja, kā tas, vai tas ārstiem ir kāds? Tas nozīmē, ka slimības lapas nebūs jānes pie darba devēja. Ne, ārstiem tas maz ko ietekmēs. Tas vairāk uz darba devējiem. Vairāk uz pašus. Jā. Un vēl kāds pavisam konkrēts jautājums, nav gan precizēts. Kas ir noticis ar ventilācijas sistēmu slimnīcā? Vai tā ir sakārtota? Gīļa kungs. Ventilācijas sistēma tad rekonstruēt visas nodaļas, kas jau ir rekonstruēts iepriekšējā periodā saskaņā ar būvprojektu, ir apgādāts ar ventilācijas, paredzēto ventilāciju. Jā, es zinu, droši vien jautājums ir par to īpašajām augusta karstajām dienām, kad Ventspilī tika pārspēts Ventspils rekords, Latvijas rekords visā, ja, kad šīs ventilācijas sistēmas nevarēja tikt ar šādu uzdevumu galā. Jo nepietika tikai ar ventilācijas sistēmu, tas ir nepieciešama arī kondicionēšana. Mums šāda kondicionēšanas sistēma ir īpašajās vietās, tas ir operācijas zālēs un tas ir reanimācijas nodaļā, bet visā slimnīcā kondicionēšanas sistēmas kā tādas mums nav. Mēs pēc šī gadījuma arī interesējamies tajā pašā Tallinā, lielajā Tallinas slimnīcā. Mēs sakam, jums ir kondicionēšanas sistēma visā lielajā jaunajā slimnīcā. Nē, tādas nav. Mēs interesējamies arī vēl citās slimnīcās, ja? Nu, jārēķina, ka tie bija īpašie apstākļi. Ja? Bez tam jārēķinās arī ar to, ka, ja tādā gadījumā tiek ieslēgta kondicionēšanas sistēma, katrs, man liekas, to ir izbaudījis, pastāvot zem kondicionieru, cik ātri mēs varam noķert arī dažādas slimības. Ja? Jā, tā ir tiešām. It kā pašam ir komforts, bet, tā skaitā pašam ir komforts, bet viņš ļoti ātri noved pie dažādiem veselības problēmām. Paldies, tā kā raidījums tuvojas izskaņā, vēl pavisam jautājums tāds praktisks, ko jau solīju skatītājiem. Kā tad ir ar zālēm? Blumberkungs, vai pašvaldība palīdz kādā veidā iegādāties šīs tik ļoti vajadzīgās, bet dārgās zāles? Nu, pašvaldība palīdz, jo mums ir tāds palīdzības veids, kopā ir 34 palīdzības veids sociālajiem, un viens no tiem ir tieši iegādāties medikaments ir tieši palīdzības veids. Nu, 35 eiro bija kaut kas tāds. 35 eiro, jā, tātad 35 eiro bija. Jā. Nu, jā, kam 35 eiro katram? Katram nestrādājošam pensionāram ir iespēja sociālā pārvaldē saņemt šo pabalstu, jā. Es uzskatu, ka tas ir ļoti apjomīgs, ne konkrēti varbūt priekš katra cilvēka, ja, bet pašvaldība mēs interesējamies, tātad katru gadu šim nolūkam iztērē 185 000 eiro. Ja. Tātad šis ir pieprasīts, ja, un pašvaldība arī šādā veidā palīdz. Mēs esam vienīgie vai viena no retajām pašvaldībām, kam ir šāds pabalstu veids. Nu, vēl varam skaitīt arī nākošos pabalstu veidus, ja. Tātad tas, uz ko valsts tagad tās iet, ja, par to, ka šie līdzmaksājumi par medicīnisko aprūpi, ja, tātad griežoties pie ārsta, griežoties pie ģimenes ārsta, atrodoties stacionārā maznodrošinātām personām ir lieli, ja. Tātad Ventspils pašvaldība tātad no saviem budžeta līdzekļiem kompensē medicīnas iestādēm, lai šis līdzmaksājums, ko valsts ir noteikusi valsts uzskaita, lai viņš būtu mazāks. Ja. Paldies, ka šodien piedalījāties šajā programmā un atbildējāt varbūt ne uz visiem tik ērtiem jautājumiem, bet atbildējāt uz visiem jautājumiem. Es ceru, ka man izdevās tos uzdot. Un atvadu vārdus manā vietā droši vien teiks šodien Gunts Blumbergs, jo viņam jums ir ko novēlēt attiecībā uz veselību. Nu, ko es varu novēlēt? Es varu novēlēt, ka katram cilvēkam vajag censties domāt par to, lai strādāt ar sevīm, ar savu pašsajūtu, ar savu veselību, ar ikdienā, jo Ventspils pašvaldība tiešām cenšas nodrošināt to iespēju jebkuru vecumu cilvēkam, un daudz arī ir bezmaksas. Mēs varam izmantot gan pludmali, kur mēs varam gan reņdārzā paskriet, mums ir trenažieri, kur ir ārtrenažieri, mēs varam, mums ir brīvpieejas basketbola laukumi, ir
Mēs organizējam sacensības, kurās visi tiek aicināti piedalīties, vai tā ir nūjošana, vai festivāls, vai velosezonas atklāšana. 1. septembrī mēs esam uzsākuši arī to, kad arī pirms darba censies cilvēks apmeklēt baseinu, papeldēt, ko es pats arī cenšos izmantot. Tas ir jaunums, jā? Tā kā tas ir jaunums ar 1. septembri, tā kā es aicinu Ventspilsnieks aktīvi sportot. Aktīvi izmantot to, ko mēs piedāvājam, jo pašvaldība apmaksā arī Olimpiskam centram. Mēs varam gan stadionā sportot bezmaksas, mēs varam, tur ir tas minipīčs, mazais futbola laukums, mēs varam skateparkā, mēs varam BMX-ā braukt bez maksas, mēs varam izmantot futbola laukums gan pie, mēs izsauc pa Bērzielas, Katoļielā futbola laukumu vai pie 3. vidskolas. Tā kā esiet aktīvi, lai mēs pēc iespējas mazāk izmantot medicīnu iestāžu pakalpojumus. Tas ir droši vien ļoti saistīti. Un lai mums visiem ir imunitāte šajā augstajā laikā, paldies visiem, ka piedalījāties sarunā. Atgādināšu, ka šovakar bijām aicinājuši sarunu gan Ventspils poliklīnikas, gan Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas, gan Ventspils pašvaldības pārstāvis. Un sekojiet līdz reklāmai, mēs ar jums turpinām tikties tiešraidēs. Visu labu!